Vai jūs redzat kristīgās baznīcas trūkumus? Es arī tos redzu. Es esmu novilcis rozā brilles. Es mīlu baznīcu ne tādēļ, ka nekad tā īsti nebūtu to redzējis. Es esmu redzējis, un es to mīlu. Ko es varu atbildēt uz šo grūto jautājumu? Baznīca ir darījusi šausmīgas lietas. Cilvēki norāda uz krusta kariem, ko tā rīkoja pret neticīgajiem un herētiķiem, kurus tā sadedzināja viduslaikos, vai uz laikiem, kad baznīca bijusi nožēlojami politizēta, izmantojot savu ietekmi, lai iegūtu bagātību. Taču vispirms vēlos uzstāt, ka ir jāievēro bibliskā atšķirība. Kaut arī tā nav ar aci saskatāma starp baznīcu kā miesu, ko veido visi tie, kas patiesi pieder Kristum, un starp cilvēciskajām institūcijām, kas tikai nes viņa vārdu, pelnīt vai nepelnīt. Ja nu esmu nonācis situācijā, ka man jāizstāv Romas katoļu inkvizīcija, es pat nevaru izteikt, cik tas ir dīvaini. Šāda lieta manās acīs ir briesmīgāka nekā tā varētu būt jūsējās. Nemaz nerunājot par to, kā tā izskatās Dieva acīs. Ir visai iespējams tas, ka cilvēki, kuri sevi identificē ar Kristu un rīkojas bez jebkāda pamatojuma Bībelē, dara šausmīgas lietas. Vēl skumjāk ir tas, ka pat cilvēki, kuriem ir patiesa ticība uz Kristu, var tikt traģiski maldināti. Jā, pat īsti kristieši var tikt kārdināti nožēlojamai vājībā, padoties vissliktākajām cilvēka dabas noslēcēm. To noliegt nozīmē nevis atbalstīt ortodokso kristīgo teoloģiju, bet gan strīdēties ar to. Kristus baznīcas locekļi reizēm ir pacēluši zobenu un izlējuši asinis. Cilvēks saka, ja tāda ir ticēšana Dievam, tad es negribu būt daļa no tā. Viņi vienkārši pieņem, ka visas reliģijas ir ļoti līdzīgas. Kaut arī islāma dibinātājs mira sakot, nāvi visiem kristiešiem, nāvi visiem jūdiem. Bet manas ticības objekts mira sakot, Tēvs, piedod viņiem. Ticiet, man nav nekāda prieka to norādīt. Taču tie ir īsti Muhameda izteikumi un īstas islāma un korona mācības. Tādēļ musulmaņiem ir grūti paust pārliecinošu protestu pret vardarbību, ko mūsu pasaulē īsteno Allāha pielūdzēji. Ja kāds uzdrošinās rīkoties vardarbīgi Jēzus vārdā, tā ir ne tikai varmācība pret viņu, bet arī tik piedauzīga un absurda doma, ka visi uzticamie kristietības pārstāvi vienojās skaļā protestā. Kāpēc viņi to dara? Atbilde ir atrodama pie ieejas Ģedzemanes dārzā. Liec savu zobenu nost. Šis brīdis skaidri parāda, ka tad, kad redzamā baznīca liek lietā pasaulīgus ieročus un varu, tā noiet no ceļa, kuru rādīja tās dibinātājs. 5. gadsimta bīskaps Augustīns to izteica tik kodolīgi. Nevienu filozofiju nevar tiesāt pēc tās ļaunprātīgas izmantošanas. Kā Jēzus pats to bija paredzējis. Viņu ir nepareizi attēlojuši, nodevuši, un jā, arī ļaunprātīgi izmantojuši tie, kuri apgalvo, ka seko viņam. Vai nu tie raganu mednieki pirms 5 gadsimtiem, vai arī šī gadsimta pedofilie priesteri. Šādā pasaulē nav nekāds pārsteigums, ka visļaunākie ļaudis apgalvo, ka ir Kristus aizstāvi. Daži negodīgi, daži ar godīgiem, bet šausmīgi nepareiziem nolūkiem. Varat būt droši, ka nekas no tā, ko jūs varat pateikt par šādiem cilvēkiem, nav šausmīgāks kā tas, ko tas kungs pats teiks, ja viņi neatgriezīsies. Es jūs nekad neesmu pazinis, eita nos no manis, teikts Mateja grāmatā.
Zināmā mērā var saprast, ka baznīca tiek noniecināta par trūkumiem, kas daudz biežāk ir raksturīgi nereliģiskiem cilvēkiem. Mēs, kā baznīcas locekļi, sakojam Kristum un varam pieņemt kritiku tikai par tiem brīžiem, kad neesam pelnījuši tikt saistīti ar viņu. Taču ir kāda svarīga lieta, kad salīdzinām no vienas puses vissliktāko kristīgajā baznīcā, un no otras puses ateismu vārdā veikto ļaunumu un vardarbību. Ateismu gadījumā netiek atmesta tā mācība. Drīzāk kļūst redzami šīs filozofijas augļi. Savukārt Kristus vārdā darītais ļaunums patiesībā ir Kristus galēja atmešana. Taču gadījumā, ja kāds saka, ka Dieva nav un tādēļ nav absolūtu vērtību un izdara to pašu ļauno darbu, tā būtu nevis viņa filozofijas nodošana, bet gan tās galēja izpausme. Vai jūs redzat atšķirību? Es tagad nesaku, ka visi ateisti ir vardarbīgi slepkavas. Nebūtu, nē. Man pazīstamie ateisti ir bijuši ļoti patīkami ļaudis, kas centušies dzīvot piedienīgu dzīvi, proti, viņi dzīvo neņemot vērā savu filozofiju. Viņu neticība nedod viņiem iemeslu dzīvot tā, kā viņi dzīvo. Lūdzu, tikai nesakiet. Neviens nenogalina ateismu vārdā. Jo kas gan cits tas ir, kad cilvēks izdzēš dzīvību tāpēc, ka viņš tā vēlējās. Ateismu tumšais noslēpums, ko atzina Friedrichs Nīče, Čārls Darvins un pārējie, ir tas, ka pastāv loģisks pamatojums, un tas ir diezgan nežēlīgs. Ceļš, kas ved tieši no ateismu filozofijas pie visām asinīm, un kas ir izlietas, kur vien ateisms ir bijis valdošā filozofija. Padomājiet, piemēram, par nacistisko Vāciju, komunistisko Ķīnu un Krieviju. Entuziasms, ar kādu jaunais Adolfs Hitlers studēja Nīčes filozofiskos murgus, ir labi dokumentēts. Holokaustu pārdzīvojušais Viktors Frankls norādīja, ka mocības, kurām viņš bijis liecinieks un kuras izcieta, bija nevis Berlīnē traku kara kūrēju izdomātas, bet tapušas pie nihilistisku zinātnieku un filozofu galdiem un labi apgaismotās auditorijās. Kādā Aušvicas koncentrācijas nometnē gāzes kamerā virs sieviešu matu kaudzes uz sienas ir lasāmi šādi Hitlera vārdi. Es atbrīvoju Vāciju no sirdsapziņas un morāles muļķīgajiem un degradējošajiem maldiem. Doktrīna, ka Dieva nav un tādēļ nav arī lieliem burtiem rakstīts, kas ir labs vai ļauns, nevar cilvēkiem sniegt nevienu pārliecinošu iemeslu, kāpēc nedrīkst darīt jebko, kas ienāk prātā. No Jēzus un tikai no Jēzus nāk labais iemesls ar prieku veltīt savu dzīvi, ziedojoties mīlestībā. Viņš to ir darījis pirmais. Es saku, ka mums vajag vairāk, nevis mazāk, tādu patiesu reliģiju, kas liek visiem cilvēkiem pārbaudīt savu sirdi. Likt skumt par tajā ieraudzīto un saskatītu Kristu, ko tikai kristietība redz, ka Dievs ir mīlestība. Viņš ir ne tikai mīlestība, kas vienmēr piedod un dziedina, bet arī mīlestība, kas vienmēr mudina. Mīliet savus ienaidniekus no Mateja evaņģēlija. Dariet labu tiem, kas jūs ienīst no Lūkas evaņģēlija. Svētījiet un nenolādiet no Romiešu vēstulēm. Kristīgais evaņģēliskais apoloģēts Ravī Zakarajas ir norādījis, ka nevar nosaukt nevienu vietu uz zemes, kur šodien kristieši apdraudētu cilvēku dzīvību viņu ticības dēļ. Pat viena nē. Vienā kaudzē samests reliģijas ir ērts mērķis, un ir naivi apgalvot, ka reliģija samaitā labus augļus, lai tie darītu ļaunas lietas, kas citādi viņiem nebūtu ienākušas prātā. Ja cilvēki neizmantotu reliģiju kā apmetni, zem kā slēpt savas tiesības, ievainot, nogalināt, zakt, darīt, ko vien grib, un izrādīt savu seno nepatiku
tie izmantotu ko citu. Labi, pieņemsim šo izaicinājumu, ka baznīca ir darījusi šausmīgas lietas, un apgriezīsim to kājām gaisā. Tas, ka cilvēki var būt tik vardarbīgi un naidpilni Jēzus vārdā par spīti tam, kas viņš ir un ko viņš ir darījis, neko nepasaka par pašu Jēzu. Taču par cilvēka sirds stāvokli tas pasaka daudz. Šī pati iebilde norāda uz ateisma galveno aklo zonu, ko humanisma filozofija nemaz nevēlas redzēt, proti, kāda patiesībā ir cilvēce. Kamēr rakstu manu nāciju ir satricinājuši teroristu uzbrukumi Savienotajām valstīm, ja mēs būtu gatavi saskatīt šo patiesību, kas ir aprakti kopā ar cilvēku ķermeņa daļām zem pasaules tirdzniecības centra gruvešiem, mēs jautātu, kas gan šo cilvēci jau kad varētu izpirkt? Mēs varam vien domāt par to nakti, kad simtiem vīru krita pie zemes, kad izdzirdēja Dievu izrunājumu savu vārdu. Jēzus devās viņiem līdzi. Atcerieties satriecošo labprātību, ar kādu diženais es esmu pakļāva sevi vissliktākajam, ko cilvēku varētu viņam nodarīt. Viņš mūs mīl, mūs visus, un atdeva savu dzīvību par mums. Viņš, kurš dzīvo, lai aizlūgtu par mums debesīs, grib, lai mēs par viņu cīnāmies. Bet kā? Kad mēs baznīcā esošie uzbrukam pasaulē ar ārkārtīgi augstprātīgu nicinājumu, liekulīgu, sašutumu vai nosodījumu ļaunā priekā, tas, kuram mēs gribam sekot, aizvien sauc. Liec zobenu nost. Ierocis, ko izmantojam, kad mūsu acis ir vērstas uz viņu un kad esam viņā, ir viņa varenais žēlastības vārds. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Es lūdzu, lai jūs izlasītu galveno mācību, kas iekļauta kristīgās baznīcas vēsturē, proti, cik varena ir kristīgā vēsts. Daudz reiz ir šķītis, ka kristietība mirst. Piemēram, tā izplatījās līdz ar Romas impēriju, lai apvītu savas rokas apkārt pasaulē. Kad šī impērija sabruka, tad vajadzēja izzust arī šai ticībai. Tomēr tad, kad kristietība mirst, tā vienmēr atzimst. Būtībā neizmainīta. Citā laikā, citā zemē. Galu galā, kā norādīja Čestertons, kristietības dibinātājs zināja, kā tikt ārā no kapa. Nosauciet vēl kādu reliģiju, kas tā pārvarējusi katru kultūru, rasu un laiku barjeru un palikusi savā būtībā nemainīga tik daudzus gadu tūkstošus. Tieši nedzirdētā Kristus apsolījuma spēkā, kad tikai 12 stāvēja pietiekami tuvu, lai to dzirdētu. Es gribu celt savu draudzi, un ēles vārtiem to nebūs uzvarēt. Vislielākais vilnis cilvēces vēsturē ir sasniedzis arī manus krastus. Ar to es nedomāju kristietības cilvēciskās institūcijas, bet patieso baznīcu. Visus tos mīļotos, visos laikos, kuri ir viena miesa un viņu pazina. Šajā pasaulē baznīca, kā jauka, nepilnīgu cilvēku kopa, ir ļoti nepilnīga. Bet redziet, es uzzinu par Jēzu no tās, un jā, es to mīlu. Lūdzu, paturiet prātā, ka vēsture ir ne tikai saglabājusi baznīcas trūkumus un nomācošos faktus, kā Kristu nodevuši tie, kas viņu nekad nav pazinuši, bet arī bijusi lieciniece tam, kā pasaules ļaudis dažkārt noskatās, brīnīdamies par Dieva ļaudīm, kā tie mīl cits citu, lūdz par saviem ienaidniekiem, seko Jēzum. Viņi neko netaupa, teica senatnes pagāns Lukijāns par senatnes ticīgo cilvēku līdzjūtību. Jēzus ir licis viņiem ticēt, ka viņi visi ir brāļi. Patiesi, baznīca ir darījusi brīnišķīgas lietas.